Čau, čau! Jā. Atkal ir jauna diena, iedomājies, jauna žēlastības diena. Un es varu lūgties vienīgi, lai mēs šo dienu nepalaižam garām. Kādam šī ir pirmā diena šeit uz zemes. Kādam šī ir pēdējā diena. Un mums šī ir šī diena, jā. Jauna žēlastības diena. Un, jā, Tavs, paldies, ka varam dzīvot, paldies par dzīvību. Jā, lai pateicība ar vien vairāk ar katru dienu, tādā vienkāršībā vienkārši piepilda mūsu sirdis. Sākot no tā, ka mums vispār ir jauna diena. Kur nu vēl tik brīnišķīga diena kā šī? Jā, šodien 22. psalms, diezgan pagaršs. Taisnā ciešanas. Dziedātāja vadonim Dāvida dziesma pēc rītausmas stirna. Kaut kāds tāds pēc rītausmas stirna. Laikam tāds kaut kāds nosaukums kaut kādai. Jā. Mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Tu esi tik tālu no manis ar savu palīdzību un nedzirdi manu saucienu vārdus. Es saucu dienā, bet tu man neatbildi, un arī naktī, bet neatrodu mieru. Un taču tu esi svēts, tavs goda krēsls stāv pāri Izraēlas slavas dziesmām. Uz tevi cerēja mūsu tēvi, viņi cerēja, un tu viņus izglābi. Tevi viņi piesauc un tap atpestīti. Uz tevi viņi cerēja un nepalika kaunā, bet es esmu tārps un ne cilvēks, cilvēku apsmiedz un ļaužu nievāts. Visi, kas mani redz, nievā mani, savelk lūpas un krata galvu. Lai nu viņš pārmet tam kungam, lai tas viņu izglābj. Lai izrauj no bēdām, jo tam jau uz viņu labs prāts. Tu esi tas, kas mani izvedis no mātes miesām, kas mani mācīs paļauties uz tevi no mātes krūts. Uz tevi esmu vērsies no mātes miesām, no mātes klēpju, tu esi mans Dievs. Neesi tālu no manis, jo izbēles ir visapkārt, esi man tuvu, jo nav neviena, kas palīdz. Nikni vērši mani apstājuši, basanas milzu tauri man ielēnkuši. Tie atplaš savu rīklu pret mani, kā plēsīgs un rēcošs slauva. Es esmu kā izliets ūdens. Visi mani kauli ir kā salausti. Manas sirds manās miesās ir kā izkusis vasks. Manas smaganas izkaltušas kā māla trauks. Un mana mēla līp pie manām augstlējām. Nāves pīšos tu mani esi guldījis, ap mani sastājušies suņi, ļaundaru bars man ielēns, manas rokas un kājas ir caururtas. Es nevaru saskaitīt visus savus kaulus, bet viņi lūkojas manī ar prieku. Viņi dala manas drēbes savā starpā un par mani apģērbu. Viņi met kauliņus. Nē, es tik tālu, kungs, tu mans spēks, steidzies palīgā, izglāb manu dvēseli no zobena, manu dzīvību no suņu varas. Pestī mani no lauvas rīkles, no mežonīgo vēršu ragiem. Tad es paudīšu tavu vārdu saviem brāļiem. Draudzes vidū es tevi slavēšu. Slavējiet to kungu visi, kas viņu bīstas. Jākaba dzimums, lai viņam dod godu. Lai viņu bīstas viss Izraēla nams, jo viņš nav nicinājis un nav turējis ne par ko sērdīņu postu. Nav apslēpis no tā savu vaigu, bet ir to paklausījis, kad tas sauc. Par tevi es dziedāšu lielā draudzē, es pildīšu savus solījumus to priekšā, kas tevi bīstas. Pazemīgi ēdīs un būs pāduši, un kas to kungu meklē, tie viņus slavēs, jo sirdis, lai dzīvo mūžīgi, lai to kungu, jūsu sirdis, lai dzīvo mūžīgi, lai to kungu piemin un pie viņa atgriezišas visas zemes malas. Tautas, lai zemojas viņa priekšā un lai viņu pielūdz, jo tam kungam pieder valstība. Viņš ir valdnieks pār tautām, arī tie, lai zemojas viņa priekšā, kas dus zemes klēpī. Viņu, lai pielūdz visi, kas kļuvuši par pīšiem, lai pret to kungu stāsta nākamajām paudzēm un par viņa taisnību, un viņš darīs
ko viņš darīs, lai sludina radu radiem. Viņi nāks un sludinās viņa taisnību tiem ļaudīm, kas vēl dzims, ka viņš to ir darījis. Āmen. Jā, Dāvids pēc kādas zaudētas kaujas. Jā, kad visi no viņa novēršas, gan tie viņa cilvēki, jo viņš ir zaudējis, gan pretinieki par viņu ņirgājas. Un jā, es domāju, arī nereti mūsu dzīvēs ir, tad, kad viss ir labi, tad jau visi aplaudē, viss kārtībā, bet tad, kad mēs ejam cauri kādām grūtībām, zaudējumiem un tiešām pazaudēt lietas un zaudēt naudu, īpašumus, cilvēkus un veselību. Jā, Tēvs, ka mēs vienalga varam uz Tevi saukt, jo Tev pieder valstība. Jā, jo Tev pieder valstība, un viss šīs zemes ir nīcīgs, viss šīs zemes ir zudīgs. Tēvs, arī lūdzu, ka mūsu sirds ir tādā vietā, arī ja mums viss ir labi, kad arī kaut vai mums nebūtu viss labi, mēs tāpat sauktu uz Tevi, mēs tāpat zinātu, ka Tev pieder valstība, ka pat mirušie zin to. Jā, Tavs vārds paliks tāpat nevainīgs arī mūsu dzīvēm. Tas ir kā zāle, un tad tā vairs nav, kā puķa, un tā vairs nav. Jā, lai par to kungu stāsta nākamajām paudzēm, par viņa taisnību, ko viņš darīs, lai sludina radu radiem. Viņi nāks un sludinās viņa taisnību tiem ļaudīm, kas vēl dzims, ka viņš to ir darījis. Jā, Tēvs, ka mēs varam sludināt, Tēvs, Tavus darbus, ko Tu esi darījis mūsu dzīvēs. Un, es zinu, Tēvs, ka es mocījos ar kādām lietām un es saucu uz Tevi. Un Tu esi man izpestījis, Tu esi man izglābis, Tu esi man dziedinājis, Tu esi man atbrīvojis. Un es to sludināšu, es par to liecināšu. Un, jā, Tēvs, lūdzu, ka mēs visi neaizmirstam, ko Tu mums esi labu darījis, ka mēs to atceramies. Un lai kas arī notiktu, mēs zinām, ka šī zeme, šī dzīve paies, bet Tava valstība nebeigsies. Un ka mēs nemirstam, bet mēs mainam adresi. Jā, ka mūsu dvēseli ir nemirstīga un dvēseli to zina. Tāpēc arī cilvēki dzīvo šīs zemes tā, it kā viņi nekad nemirs. Jo dvēselē ir mūžība. Vai nu tā ir ellē, vai nu tā ir paradīzē. Un, jā, dvēseli ir nemirstīga. Svētais Gars, lūdzu, ka Tu piepildi mūs ar pateicību, lai kas arī notiktu, ka Tu piepildi katru vienu ar pateicību, Tēvs, arī tos, kuriem nav bijis jāiet cauri tādām ciešanām, kuriem nav bijis jāpieredz tādu Tavu dziedināšanu un Tavu atbrīvošanu, kā tiem, kuri ir bijuši slimi, kuri ir bijuši apspiesti, nospiesti, kādi dēmoni arī nospiesti, Tēvs, bet arī tiem, kuriem nav tā bijis, lūdzu, Tēvs, ka nāk tāda gudrība, vienkārši pateikties Tev, ka nāk tāda gudrība, pateikties un zināt, ka Tu esi bijis pasargāts, ka Tev nav bijis jāiet tam cauri, ka Tev nav bijis jāsajūt tas, kā ar sajūtu, ka vienkārši elle ir pietuvojusies un galvā ir tikai viena doma, ka negribās dzīvot. Un, jā, Tēvs, lūdzu, lai pateicība plūst pāri Tavos bērnos. Un Tēvs, tie, kuri vēl gaida uz Tavu brīvību, uz Tavu dziedināšanu, Tēvs, lūdzu, ka Tu dod jā, šo garu augli, kas ir long suffering, tā kā ilgi ciest.
Jā, ka tā uzvara būs vēl jo skaistāka. Jā, Svētais Gars lūdzu, ka tu vadi katru vienu šajā dienā, tu piepildi ar savu dzīvību, ka tu atnes brīvību, ka tu atnes dzīvību, ka tu pasargā no nāves, ka tu pasargā no muļķības. Svētais Gars lūdzu, ka tu mūs vadi pa saviem ceļiem, lūdzu, ka mēs mīļojam tavu vārdu. Un jā, tiem, kas mīļo tavu vārdu, ir tik daudz apsolījumu, tur ir dziedināšana, tur ir brīvība. Jā, Tēvs, lūdzu, kad vārds nav kaut kas tikai kā kaut kāda piedeva, bet ka tas ir tāds pamats, uz kā mēs stāvam. Jā. Paldies par mieru. Paldies, Tēvs. Āmen. Lai tev brīnišķīga šī brīnišķīgā diena.